Čau visiem! Esmu atpakaļ. Jā, jaunajā gadā mums ir otrā sezona, man šim kanālam. Jā, pirmā epizode, protams, laimīgu jauno gadu visiem, tie, kas skatās, un cerams, šīs gads būs, teiksim tā, varbūt, vairāk ar video bagāts, un es publicēšu vairāk video nekā iepriekšējā gadā. Kaut gan, ja nešaubos, bija sezona numur 1, 13 epizodes. Es rakstīju 14 epizodi, bet es viņu nepublicēju tad īsi pirms Ziemassvētkiem īstenībā. Bet jā, mums ir 2. janvāris. Es nezinu, es viņu laikam publicēšu rīt, 3. janvārī, ja samontēšu. Un nekas īpašs, vienkārši gribēju ienākt sasveicināties, pastāstīt. Esmu piebraucis pie klienta, potenciālā klienta, jeb 2 potenciāliem klientiem. Jā, man uzvanīja īstenībā pirms jaunā gada kaut kā tā sieviete un pajautāja, vai es nevaru atbraukt pēc iespējas ātrāk un apskatīties viņai signalizāciju. Iedot viņai cenu, jaunai signalizāciju un tā tālāk. Īstenībā viņa neko daudz man nestāstīja. Bet es īstenībā esmu jau izrunājis ar šiem 2 potenciāliem klientiem visu, kas ir aizņēma kaut kur ap 2 stundām. Stunda pie katra īstenībā diezgan ilgi. Bet lieta tāda, ka pirmā klienta, kas man zvanīja, teica, ka, ja tu atbrauksi, tad arī manam kaimiņam kā reiz ienāksi un izstāstīsi visu un iedos varbūt cenu, tāmi. Ok, tad stāsts ir tāds, ka, pagājušajā nedēļa vai kaut kā tā, vai 2 nedēļas atpakaļ, viņa ielauzās mājās, izlauza durvis no dārza puses, iegāja mājā, virtuvē, paņēma mašīnas atslēgas, paņēma aizdzina mašīnu, kaut kā tā īsumā. Viņa, protams, pārbijusies. Es daudz nejautāju, vai viņa bija mājās, viņa nebija mājās, kas notika un tā tālāk. Bet viņai vēl esošā signalizācija jau ir. Bet viņa teica, ka viņa it kā strādā, bet viņa nekad nav lietojusi viņu, jo viņa nezina, kā viņu lietot. Tur ir diezgan vecs, es redzēju. Es viņai iedevu cenu jaunajai signalizācijai, mēs izrunājām visu, jo viņa grib, riktīgi, teiksim tā, aizsargāt savu māju, un es viņai teicu, cena, protams, būs augsta, adekvāti, jo tu gribi daudz sensorus un perimetru aizsargāt un visu pārējo. Tā es viņai iedevu cenu tieši signalizācijai. Viņa gribēja arī gudrās, teiksim tā, lampas ārā, tad, kad, piemēram, signalizācija aiziet vai kaut kas ienāk tur pagalmā, un tad viņa, protams, atnāk notification, kas tur ir, un tad ieslēdzas arī gaismas, kaut kā tā. Un arī kameras viņa gribēja, diezgan dārgas īstenībā kopumā. Redzēsim, es viņai aizsūtīju. Viņa izstāstīja labākus variantus, viņa teica, ka nav varbūt jāliek tur, tā, lai nav tā, ka tas ir ļoti dārgi, bet kaut kur, varbūt vienu sensoru, kurš darīs darbu nekā kaut kādi 2 vai kaut kādi 3, ko viņi gribēja, kaut kā tā. Izstāstīja viņa visu, tas tur ir viss ok. Bet aizgāja arī pie kaimiņa, tas arī grib, jo tas laikam nobijies, jo, es saprotu pilnībā, ja ielauzās pie viņas mājās diezgan lielas, skaistas mājas, var redzēt, ka cilvēkiem arī nauda ir, jo arī mašīnas dārgas diezgan ārās, un vispār mājas stāvoklis ir diezgan noteiksim tā, simpātisks. Noteikti kāds tur jau sēdēja un skatījās un plānoja to visu. Tas nav tā vienkārši spontāni ieskrēja un tā tālāk, bet tas ir plānots darbiņš. Anyways, kaimiņš arī ir pārbījies, saprot arī viņu. Viņš arī grib, teiksim tā, pasargāt savu māju. Viņam it kā signalizācija ir, arī vecais apskatījos. Viņš nesaprot, vai viņš lieto viņu vai nelieto viņu, bet viņa strādā. Bet viņam ir, teiksim tā, restes, bet apakšējā stāvā visur uz aizmugurē, uz gardena pusi, viss pilnīgi aizsargāts, tur ielausties tur nav iespējams ātri, tur ir, tur aizņems laiciņu, lai izlaustu tās restes un tā tālāk. Vai jāizmanto vienkārši trepes un jālien augšā uz jumtu un tad caur jumtu, un tad var ieiet. Mēs arī to arī izrunājam, jo tas ir tāds, teiksim tā, tāds vājš posms tajā visā aizsardzība, kas viņam jau ir. Viņam arī ieteicu, ka labākais variants ir ielikt sensorus katrā guļamistabā, jo tā ir tā vieta, ja viņi izmantos to jumtu, uzkāps, tad viņi noteikti ielauzīsies arī vienā no guļamistabā, jo tur var, teiksim tā, notupties un stundām laust to logu, ja viņi zina, ka tur nevienā nav. Tā. Un tad viņš arī gribēja, viņam jau kameras it kā ir, bet ļoti slikta stāvoklī, vecas, cik es sapratu, ļoti slikta bilde, vispār pilnīgi tur
vairāk vai mazāk neko nevar redzēt. Es viņam ieteicu, ka varētu viņas atjaunot, uzlikt jaunākas kameras, jaunāku rakstītām, visu pārējo. Un tad ar viņiem bildi uzlabosies vispārējais. Viņš arī gribēja video zvanu, jo, nezinu, gribēju video zvanu. Es viņam teicu, ok, tur tas. Arī tām iedevu cenu. Redzēsim, kā būs. Gaidīšu, ko izdomās. Es viņam arī pateicu, ka tā man nebūs uz ilgu laiku, jo tagad pēc jaunā gada arī visi cenas maina un cenas iet uz augšu. Tā kā nedēļu tikai iedevu laiciņu padomāt, un tad jau cenas mainīsies. Nezinu, ko viņi tur izdomās. Bet tas tā. Tas tāds pirmais mans darbs 2. janvārī pēc jaunā gada aizbraukt pie klientiem un izstāstīt un tā tālāk. Tad man, protams, weekends ir bijis uzreiz, jo jau ir ieplānoti darbi iepriekš un vēl arī plānoti ļoti daudz uz priekšu lielie darbi. Es nezinu, varbūt es pafilmēšu arī kaut ko no tiem darbiem, nezinu, vai no tiem mazajiem darbiem kaut ko pafilmēšu. Nezinu, redzēsim, kaut ko izdomāšu, lai kaut kāds kontents arī ir šajā kanālā, lai es kaut ko arī varētu publicēt. Tā kā jā, tas tā īsumā. Tā kā jā, vēlreiz laimīgu jauno gadu jums. Paldies, ka skatāties šo kanālu. Cerams, būs vairāk interesantu video. Es mēģināšu publicēt, un tad tiekamies citā video. Tā kā paldies, čau, un tiekamies.